Vakara pasaciņa. Kāds jautrāks stāsts. Kādam rūķītim viņa miedziņā sapnītis tika. Tāds neparasts, bet šķita tik īsts. Viņš redzēja cilvēku pasaulē kādas citādas mājas, kur kaimiņos dzīvoja urkšķīšu un burkšķīšu ģimenes. Tie bija ruksīši, kas ne tikai pa dienu, bet jo īpaši naktī, kad skaņa un aromāti tā labāk pletās plašumos, darīja kā parasti. Urkšķīši purkšķināja, bet burkšķīši krāca. Šajā neparastajā dunoņā rūķītis to sadzirdēja, tā teikt pa miedziņam un sapnītī, un viņš teica: apčī! Tad notika, ka pamodās visi, un purkšķinātāji un arī krācēji. Tie savā valodā teica: uz veselību rūķītim! Bet rūķītis vienkārši un klusi palūkojās lodziņa virzienā, kas bija mazliet atvērts, nopūtās, novēlēja sev un citiem saldu miedziņu un devās tālākā sapnīšu ceļojumā pie bērniņiem, tūmā un tālumā. Ar šo stāstu teikšu īsi: ar labu naksniņu jums, mani mīļie bērniņi. Es mīlu jūs!